Neatcel to uz citu dienu, izdari to. Tava paklausība ir saistīta ar izrāvienu. Dievs tev deva instrukciju, vai sākt kalpošanu, rakstīt grāmatu, vai uzrakstīt kādam es tev piedodu, vai salikt savas mantas. Ja izdarīji, ko Dievs lika, tad šī ziņa ir tev. 5. Mūzus 11:11. Bet tā zeme, ko jūs ejat iemantot, ir zeme ar kalniem un ielajām, kas tiek slacīta ar debesu lietus ūdeni. 5. Mūzus 8. nodaļa, 1. līdz 5. pants. Visus šos baušļus, ko es tev šodien pavēlu, tev ir jātur un jāpilda, ka jūs dzīvotu un taptu vairoti un ietu iemantotu to zemi, ko tas kungs jūsu tēviem ar zvērestu apsolījis. Un piemini visu to ceļu, pa kuru tas kungs tavs Dievs tevi ir vadījis tuksnesī, visus šos 40 gadus, lai tevi pazemotu, lai tevi pārbaudītu, lai viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, vai tu viņa baušļus turēsi vai nē. Un viņš tevi pazemoja, lika tev badu ciest un ēdināja tevi ar mannu, ko tu vēl nepazini un ko tavi tēvi nebija pazinuši, lai liktu tev atzīt, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no tā kunga mutes. Tavas drēbes tev mugurā netapa par skrandām un nekrita nost, un tavas kājas nav uztūkušas šajos 40 gados. Tad nu atzīsti savā sirdsprātā, ka tas kungs tavs Dievs tevi pārmāca, tā kā tēvs pārmāca savu dēlu. Tagad daudziem notiek atkal pāreja uz jauno zemi, kur tek piens un medus, pārpilnības zeme. Notiek vēl viena pāreja. Dievs tevi testēja, tavu sirdi, tavu ticību, kad ej pāri uz jauno zemi, neaizmirsti Dieva pavēles. Būs prieks, miers, laime, labas lietas un pārliecinies, ka neaizmirsti Dievu. Klausi pavēlēm, neaizmirsti Dievu un atceries, ka Dievs pieļāva iet tev cauri. Tā bija tikai testa sezona. To, ko iemācījies, to pielietosi. Kamēr bija viena tuksnesī, visu, ko iemācījies, tu pabeidzi un ej tālāk. Tu pārēji, tu tiec tālāk, tu ej uz nākamo līmeni. Bija finansiāli testi, ja tev būtu trūkums, nebūtu nauda. Vai tu turpinātu Dievam paklausīt, tā kā Ījabam, ja paņemtu no tevis nost, vai tu Dievu nolādētu, vai aizgrieztu Dievam muguru, vai apšaubītu? Tu tiki testēta, tas sāpēja, bija apjukums, tas bija smagi. Dievs tevi testēja un tu noliki testu, un ir laiks, lai tu pārēji jaunajā. Tev bija maz naudas un nezināja, kā notiks tava nākamā maltīte. Tev bija gavēnis bieži, jo tev nebija naudas, lai nopirktu ēdienu. Dievs mācīja tevi būt pazemīgai, testēja tavu sirdi, un tu nokārtoji. Dievs bija pārdabiski nodrošinājis tevi. Tu varbūt domāji, ka Dievs tevi soda, bet Dievs vienkārši tevi disciplinēja. Tad, kad trenējies sportā ar treneri, un treneris ir stingrs pret tevi, un tu domā, ka trenerim tu nepatīc, bet iemesls, kāpēc treneris ir tik stingrs, prasīgs pret tevi, ir, jo redz tevī potenciālu, ka tu to spēj. Viņš tevī investē. Viņš zina, cik tālu tu vari iet, tāpēc spiež tevi uz maksimālo, lai tu būtu sevis labākā versija. Dievs tevi spieda, jo lai tu vari būt labāka. Viņi kļūdījās par tevi, gatavojies saņemt labas ziņas, pielāgota un aprīkota nākamajam. Dievs deva man ciparu 3838, tas nozīmē pabeigts, perfekts, pilnīgs. Tad Dievs man deva ciparu 8000, vēl viena svētība, lai būtu pabeigts. 8000 nozīmē miera piedāvājums, sadraudzība, piedāvājums, pabeigt, atjaunot, būt pabeigtam. Instrukcija, ko Dievs deva, daudz ir pabeiguši, un tāpēc, ka pabeidzi ir dāvana no Dieva, kas nāk, svētība no Dieva, kas nāk. 5. Mūzu 28. nodaļā atlīdzība tavam vārdam piestiprināta, jo tu pabeidzi, ko Dievs tev teica. Dievs deva ciparu 739, kas nozīmē pabeigts, perfekts, pilnīgi apgādāts, pielāgots, pilnīgs. Procesam, kam gāja cauri,
tūkstnesim, kam gāja cauri, tu iemācījies to, ko vajadzēja iemācīties. Tagad tu esi sagatavota tavam nākamajam. Tu pārēj nākamajā, tu to pielietosi dzīvē. Salamana mācītājs 9:7. Tad nu ej, ēdi savu maizi ar prieku un dzer savu vīnu ar priecīgu sirdi, jo Dievs jau no sākta gala tādu tavu rīcību ir atzinis par labu. Tu izdarīji, ko vajadzēja izdarīt. Ej, svini, ēd. Dievs atzinīgi novērtēja, atzina, apstiprināja to, ko tu dari. Tu esi gatava savam nākamajam. Nākamais cipars 13:09. Labas ziņas, prieka vēsts, atlīdzība. Labas ziņas ir ceļā pie tevis. Nākamais cipars ir 10:43. Gabriels. Eņģelis ir ziņnesis, kas nes ziņas. Nākamais cipars ir 13:19. Nest ziņas, paziņot, pasludināt, svaigas, pilnas, priecīgas. Ziņa kādam būs seju pret seju vai vēstule, atzinīgs novērtējums, mašīna, māja. Jaunumi var tikt atklāti caur sapni, vīziju, pravietojuma piepildījumu, atbildēta lūkšana. Nākamais cipars ir 188. Tieši tagad, šajā momentā daudziem, šis ir šī brīža vārds. Daniela 2:22. Viņš atklāja to, kas bija apslēpts un neziņā tīts. Viņš zina, kas slēpjas tumsā, pie viņa mīt gaisma. Cipars 222 nozīmē vienotība. 1. Mūzus 2:22. Šo ribu, ko viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs tas kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēka. Tu iespējams dzirdēsi no kāda, par ko Dievam lūdzi atbrīvot runāt ar kādu. Tas saistīts ar tavu attaisnošanu. Marka 12:36. Jo tas pats Dāvids ir sacījis svētā gara spēkā. Tas kungs ir sacījis uz manu kungu. Sēdiet pa manu labo roku, tiekams, es tavus ienaidniekus lieku par pameslu tavām kājām. Viņi kļūdījās par tevi. Dievs palielina, paplašina tavu teritoriju. Dievs pierāda viņiem, ka tie kļūdījās par tevi. Kādi no jums piedzīvo smagu novērošanu, augsta līmeņa aktivitāti, pēta, jautā par tevi, lai tie dara. Dievs saka, ka gatavo galdu, atļauj tiem nākt atpakaļ, lai redzētu tevi, vēlas pievienoties dēļ iemesla, jo Dievs gatavo galdu. Dievs pacels tevi. Būt attaisnotam nozīmē, ja persona vai viņa lēmums, rīcības, idejas ir attaisnotas, viņi ir pierādīti, ka tie ir pareizi, pēc tā, ko cilvēki teica, ka tev nav bijusi taisnība. Daudzi gatavojas tikt attaisnoti, pierādīti, ka tev ir bijusi taisnība. Tevi sauca par traku, izejot ticībā un staigājot ar Dievu piedzīvojumā. Tevi sauca par viltus pravieti, tev cēla neslavu, tika vajāta, par tevi smējās, izsmēja, bet Dievs tevi pacels, cels godā, jo tu paliki pazemīga. Dievs saka, zemojies zem Dieva varenās rokas un Dievs cels godībā, jo tu biji pazemīga, noliki testu, Dievs aizstāvēs tevi. Mateja 22. nodaļā. Kāzu bankets, kāzas ieņem vietu daudziem, ienaidnieku klātbūtnē. Cilvēki vēlēsies, kaut viņi ņemtu dalību tajā, ko Dievs dara priekš tevis. Psalms 45, 10-15. Taviem greznojumiem rotātas ķēniņu meitas staigā tavā galmā. Tava jaunā līgava stāv tev pa labi Ofīras zelta rotā. Klausies, meita, skaties un pavērš šurp savu ausi. Aizmirsti savu tautu un sava tēva namu. Tad ķēniņam patiks tavs skaistums, jo viņš jau ir tavs kungs, un tev jāpakļaujas viņam. Tiras pilsētas iedzīvotāji meitas tev tuvosies ar veltēm, un tavas tautas bagātākie iepriecinās tavu vaigu ar savām dāvanām, censdamies iegūt tavu labvēlību. Košā skaistumā mirdz ķēniņa meita, ar zeltu un pērlēm ir rotāts viņas apģērbs. Izrakstītās drānās viņa tiek vesta pie ķēniņa, aiz viņas arī jaunavas, viņas rotaļu biedrenes stājas tavā priekšā.
karaliene, līgava tiek vēsta pie viņas ķēniņa, vīra. Ikvienam bija iespēja iet šo ceļu ar tevi, vai arī paša iespēja iet šo ceļu ar Dievu. Viņi to nevēlējās. Dievs viņus sauca, bet tie neatbildēja zvanam. Izvēlējās neatbildēt zvanam, un tāpēc nevar ņemt dalību, diemžēl. Dievs tevi savienos ar Dieva izredzēto, kas būs pievienots tavam apsolījumam. Viņš ņems dalību kāzās. Aizmirsti tos, kas apšaubīja Dievu, izsmēja Dievu, kas izvēlējās neiet šo ceļu. Tā var būt pat ģimene, draugi. Bagāti cilvēki meklēs tavu labvēlību. Tu būsi zināma bagātiem cilvēkiem. Dieva labvēlība būs tik stipra, godība tik stipra pār tavu valstības apsolījumu. Dievs dos Dāvida atslēgu. Neviens cilvēks neatvērs, neviens cilvēks neaizslēgs. Dievs dos tev, Dāvida, atslēgas. Likteņa palīgi būs ar tevi. Tev bija jāatlaiž noteikti cilvēki, jo tu ieeji savā laulības apsolījumā. Dievs savienos ar tiem, kuriem ir jābūt tavā dzīvē, kuri tevi atbalstīs. Tev tika dota instrukcija turpināt klusēt. Lūkasa 1. nodaļa 45. pants. Labi tai, kas ir ticējusi, ka tas, ko Dievs licis viņai sacīt, piepildīsies. Augšām celšanās un atjaunošana ieņem vietu. Jāņa 20. nodaļā Jēzus kaps bija tukšs. Tu piedzīvosi augšām celšanos visās lietās, kas bija mirušas. Atjaunošana. Jāņa 20. nodaļa 15. līdz 21. pants. Atjaunošana amatā ieņem vietu. Daudziem tas ir laulības apsolījums. Atjaunošana valstības vīrā. Laulības apsolījumā. Atjaunošana starp tevi un tavu vīru. Jēzus iepriekš noteica Pētera nodevību, noliedza 3 reizes. Tavs vīrs tevi visu laiku noliedza, turpināja tevi atraidīt, un šajā jūsu abu atjaunošanā tā ies no nodevības uz veselu citu uzticības, godības līmeni. Attiecības atjaunotas, un viņš būs tavas labās rokas vīrs. Cipars 1, 2, 3, 4 nozīmē izrāviens, pieķerties. 1. Mūzes 2.24. Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu. Pilns aplis, augšām celšanās, atjaunošana. Cipars 10.55. Apstiprinājums par māju, kurā dzīvosiet. Tu lūdzi Dievam, lai vīrs sastopas ar Jēzu, lai saņem pātrinājumu un lai jūs esat savienoti, lai ģimenes dinamika ieņem vietu. Cipars 15.29 nozīmē ieeja, vieta, ieejas vieta. Iespējams, tavs vīrs ienāks tavā mājā, vai arī tu ieiesi vīra mājā, bet kāds kaut kur dosies. Un tas ir izrāviens, ko tu esi gaidījusi. Vienotība ieņem vietu. Tiesu namā, lai kļūtu par vienu. Ieņem vietu kaut kas, kas prasa iet uz noteiktu vietu. Iespējams, tu ieies savā jaunajā zemē, apsolītajā zemē. 5. Mūzes 11.11. Pāreja jaunajā. Izrāviens ieņem vietu. 612 nozīmē atbilde. Izrāviens var būt komunikācija, ko tu gaidīji. Tā ir atbilde tavām lūgšanām. Jesajas 61. 1. līdz 2. pants. Dieva labvēlība pār tevi. Dievs tevi sūtīja ārā kādam noteiktam uzdevumam. Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs mani svaidīs sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti. Mani sūtīs dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Pasludināt tā kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos. Un tu izgāji drosmīgi paklausībā Dievam, sludināt cilvēkiem, atbrīvot cilvēkus, sludināt labas ziņas cilvēkiem, dziedināt slimus, tu darīji to, ko Dievs lika darīt, un Dievs rādīs savu labvēlību pār tevi. Pasaule redzēs, kā Dievs tevi ir svaidījis, kā Dievs dod tev priekšroku. 3. pants. Tiem, kas skumst Cijānas dēļ, dāvāt galvas rotu pelnu vietā, prieka eļu sēru drēbju vietā, svētku drānas noskumuša gara vietā, lai viņus varētu saukt par taisnības kokiem, kas tā kunga dēstīti viņam par godu. Tevi kronēs šajā stundā, tas ir izrāviens,
Tu biji zem apspiešanas un depresijas, izmisuma, un Dievs gatavojas izliet prieka eļļu pār tevi. Psalms 23:5. Tavu ienaidnieku klātbūtnē. Iesajas 61:4. Viņa liks atzelt vecajām posta vietām, uzcels, kas agrākos laikos sagrauts, atjaunos izpostītās pilsētas, kas jau no cilšu ciltīm bijušas pamestas postā. Sveši ļaudis ganīs jūsu lopus, un svešinieki būs jūsu arāji un jūsu vīna dārznieki. Dievs ieliek tevi miera vietā, kur nodrošinās pārpilnību, citi tev kalpos. Bet jūs sauks par tā kunga priesteriem un turēs par mūsu Dieva kalpiem. Jūs baudīsit citu tautu labumus un kļūsit slaveni viņu godībā. Par jums nodarīto kaunu jūs saņemsiet divkārtēju atlīdzību. Kauna vietā tie priecāsies par savu likteni. Tie mantos savā zemē divkārtēju īpašumu. Un tiem būs mūžīgs prieks, jo es tas kungs mīlu taisnību un ienīstu laupījumu. Es tiem došu viņu algu pēc taisnības un derēšu ar tiem mūžīgu derību, un viņu dzimums būs pazīstams ļaužu starpā un viņu pēcnācēju tautu vidū. Visi, kas viņus redzēs, tos pazīs un atzīs, ka viņi ir tā kunga svētīts dzimums. Jesajas 62:1. Cijānas dēļ es neklusēšu un Jeruzālemes dēļ es nerimšu, kamēr tās taisnība aust kā rīta saule un tās pestīšana atspīd kā degoša lāpa. Attaisnošana būs atvērta cilvēkiem. Tu vajāšanu, grūtības nepiedzīvoji velti. Visu, ko tu pazaudēji, Dievs atdos dubultā, un tas būs visiem redzams, un tas būs skaļi. Kamēr tautas redzēs tavu taisnību, visi ķēniņi tavu godību, un tevi sauks jaunā vārdā, ko noteiks tā kunga mute. Un tu būsi skaists vainags tā kunga rokā, un ķēniņa galvas rota tava Dieva rokā. Tevi vairs nesauks atstātā, nec tavu zemi tuksnesis, bet tevi sauks pie kā man labs prāts un tavu zemi salauztā, jo tam kungam būs labs prāts pie tevis, un tava zeme būs it kā salauzta ar viņu. Dievs saka, neaizskariet manus svaidītos un nedariet pāri maniem praviešiem. Iesajas 46:11. Es aicinu ērgli no rītiem un vīru pēc mana padoma un no tālas zemes. Kā es esmu noteicis, tā es tam likšu arī notikt. Kā es esmu lēmis, tā es to arī izpildīšu. Ko Dievs teica, to izdarīs. Ko Dievs plānoja, to darīs. Viss jau ir izdarīts, to, ko ir plānojis. Viss, kas tev jādara, ir gaidīt nolikto laiku, lai ieietu tajā. 3:7:8 nozīmē piepildīt, pabeigt. Dievs sastāda pasākumu līdz galam. To, ko Dievs teica, apsolīja, to gatavojas izpildīt, piepildīt. Ja Dievs apsolīja, ka sūtīs nodrošinājumu, tad zini, ka viņš to darīs. To, ko viņš teica, tas jau ir izdarīts. Tici tam. Ja tev parādīja, tas jau ir izdarīts. Filipiešiem 2:30. Jo Kristus darba dēļ viņš bijis tuvu nāvei, dzīvību ķīlā likdams, lai aizpildītu iztrūkumu jūsu kalpošanā manis labā. Tie, kuri riskēja ar savu dzīvi, lai kalpotu Kristum, viņi arī būs atpazīstami dēļ savām pūlēm. Tu būsi atpazīstama, tu biji pārprasta, kad Dievs tevi sauc ārā šajā piedzīvojumā, kur piedzīvoja vajāšanu, un tas ir iemesls, kāpēc viņi tevi nesaprata. Ko tu saprati, viņi neredzēja, ko tu spēji redzēt. 1. Korintiešiem 2:9-15. Jo viņa gudrība atklājās tev ar viņa garu. Viņa darbojās zem gara, kas nav no Dieva. Viņa nesaprata uzdevumu un aicinājumu, kas bija pār tavu dzīvi. Tu to saprati caur viņa garu. Ceļš, kurā tu biji, tas bija ceļš, ko tu nekad neredzēji, un citi nekad nebija redzējuši, bet tev tika mācīts Dieva gara vadībā. Iemesls, kāpēc viņi to nesaprata, jo tas tiem tika atklāts no pasaules gara. Tāpēc tie vajāja un tevi nesaprata. Cilvēks bez Dieva gara nepieņem lietas, kas nāk no Dieva gara, bet uzskata to par muļķību. Kad tevi atdalīja, svaidīja tādam laikam kā šis, viņi domāja, ka tas ir muļķīgi, traki, ka esi jukusi. Viņi to saprata no pasaules gara. Dievs tevī atklāja viņa gudrību. Jesajas 41:5. Ieprieciniet manu tautu,
saka jūsu Dievs. Runājiet sirsnīgi ar Jeruzalemi un sakai tai, ka tās ciešanu laiks ir piepildīts, ka tās noziegums salīdzināts, jo tā ir no tā kunga rokas saņēmusi divkārtīgu sodu par visiem saviem grēkiem. Klau, kaut kur ir atskanējis sauciens, ierīkojiet tūkstnesī tam kungam ceļu, dariet klājumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam. Visas ielas, lai piepilda un visus kalnus un pakalnus, lai nolīdzina, kas ir nelīdzenants, lai to par līdzenu ceļu, un kas paugurains, lai to par klajumu, lai parādītos tā kunga godība un lai visa cilvēks kopā to redzētu, jo tā kunga mute to tā ir runājusi. Tavs smagais darbs ir pabeigts, tas tiks atlīdzināts. Ezehiela 33:33. Bet, kad notiks, kam jānotiek, un redzi jau notiek, tad tie redzēs, ka pravietis ir bijis viņu vidū.